Palīgā saucienu vārda tiešajā nozīmē saņēmām no Raunas, kur vecgaiļu mājās pēc saimnieces nāves vieni palikuši un saimnieko suns un kaķi. Suns pēc ilgas gaudošanas atrāvies no ķēdes, klaiņo, kaķi gan uzticīgi gaida cilvēku ierašanos. Dzīvnieki ir badā, un visiem ir vienalga, lai gan mantojuma lietas tiek kārtotas, tā saka vietējie iedzīvotāji, kuri nespēdami šo situāciju izturēt jau vairākus mēnešus cenšas dzīvniekus pabarot. Uz Raunu devās Inese Supe. Lotte, Lotte, Lotte! Es necepam viņus iedošu. Sauc viņu. Kā viņu grib vēst? Operatori, es tikko saņēmu lūgumu palīdzēt no Raunas puses. Tur nelaimē nonākuši dzīvnieki saimnieci. Nomirusi. Braucam, vai ne? Brauksim? Jā, braucam. 4. studijas palīdzību meklē nevienaldzīgi Raunas iedzīvotāji, kuriem sāp sirds par novārtā pamestiem dzīvniekiem īpašumā vecgaiļi. Saimniece jau 2 mēnešus kā viņa saulē. Kaķi un sunīte Lotte saimniecībā palikuši vieni, lai arī šim īpašumam esot mantinieki. 2 sunīši vienu tur atdeva tālāk, bet viens tika piesiets un te gaudoja un kauts te ķēdē. Un vēl tur kaķīši tajā mājā ir bez barošanas, bez kā palikuši. Arī tām mantiniecēm, tā saucamajām meitenēm tur griezos un lūdzu. Viņi teica, ka viņi baro, un suns kauts griezos pagastā, sociālajā dienestā, ka tur dzīvnieciņi ir bez barošanas. Teica, tas esot normāli, ka tie suņi tur kauts, jo saimniece nomirusi. Ļaudis vērsušies arī Smiltenes pašvaldības policijā, taču neviens nav vēlējies 4-kājainajiem bada cietējiem palīdzēt. Mēs skatāmies, viņa 2 paceļās un pilnīgi tā kā rei, tā kā man tāda sajūta, palīdzat, tā kā mēs braucām mājās pēc barības un gājām iekšā ar kājām un tad redzējām to postu, kas tur sunītim vienkārši ir jāizcieš. Netīrība, mēsli, pudeles, atkritumi. 21. novembrī esam ieradušies pēcpusdienā pie sunītes. Protams, trauki ir izēsti no rīta. Cilvēks, ko bija atnesis, ledus ir spaiņos. Neviens te nav bijis, neviena sausā barība, atskaitot mūsu šeit. Ļoti, ļoti bailīga tā sunīte, noskaidrojām, vārds ir Lotte, jo kā mēs pieejam, tā viņa skrien, izdara dabīgās vajadzības, viņai šausmīgas bailes. Tātad sunīts ir kaut kā ietekmēts. Visa tā pārtika, kas tiek nesta, pilnīgi tika apēsta viss līdz beidzamai kripatiņai. Ar ūdentiņu mēs nesam, ko viņiem padzerties. Tas turpinās jau vairākus mēnešus. Līdz sune pārāvusi ķēdi. Tagad tā ir bieži viesis apkaimes mājās, arī garāmbraucēji pamanījuši pamestos dzīvniekus, kuri sēž ceļa malā un gaida, kad kāds piestās un pabaros. Mēs redzējām, ka suns un kaķis te dežūrēja ceļa malā. Atvedām kaulus un kaķis aizbēga, bet sunīti mēs toreiz pabarojām. Viņi tur ir izmisuši, viņi pēdējā stadijā, ko tad te vairs var darīt? Mēs visur esam, cik mēs esam spējuši, tik mēs esam darījuši. Tagad tie jaunie, kas skaitās saimnieki, kaut viņi nav saimnieki, līkums ir tāds, ka pa īpašumu lietas nokārtojas tikai pēc pusgada neātrāk. Ka viņi nepako zinis neliekas, viņi solījušies regulāri brauks un viņus baros, acīm redzam, tas nenotiek. Vienīgā palīdzība ir pie jums, ja jūs mums varat palīdzēt, mēs būsim ļoti pateicīgi. Lotte filmēšanas brīdī klaiņo kopā ar kaimiņu suni. Redzams, ka sunei ap kaklu ir ķēdes fragments. Tikmēr pamestajā mājā ēdienu gaida kaķi. Cik dzīvnieku slēpjas namā nav zināms arī kaimiņiem, bet ir skaidrs, ka jau 2 mēnešus bez siltuma un pienācīga ēdiena tie ir novārguši. Lai iespējams izglābtu kaķu dzīvības, mēs esam kļuvuši par likumpārkāpējiem, iegājuši bez atļaujas privāta īpašumā. Kāds ir aizgājis viņa saulē un mīļš dzīvnieks ir palicis, un ja kaimiņi iet un barot, tā ir vienīgais veids, kādā šos dzīvniekus pasargāt no skaidras bojājas. Un tad ir jautājums, kas uzņemās atbildību, jo tie mantinieki, kas kārto šīs lietas, nedomāja, ka viņi nezina to, kad aizgājējam vai aizgājējai bija mīļš dzīvnieks. Tas nozīmē tikai vienu, kad, ja konkrētās personas nerūpējās, tad, ja kaimiņi to dara, tad to par likuma pārkāpumu nekādā veidā nevar uzskatīt. Kur tu viņi te? Viņa tur parādīsies. Tā ir cilvēku necieņa pret dzīvniekiem vienkārši. Ir jau patversme, ja
nevarēja viņu uzturēt, to suni, nevajadzēja lielīties, ka viņu regulāri baros un aizvest uz to patvērsmi, atrastu vietu tam sunītim, atrastu. Bet tā ir tāda vienkārši cilvēku nolaidība, neizdarība. Raunas sociālajā dienestā situācija izrādās ir zināma. Kā tā ir sanācis, ka pēc saimnieces nāves tās dzīvās dvēseles, kas dzīvo īpašumā, nevienam vairs neinteresē? Oficiālu komentāru kameras priekšā sociālā dienesta darbinieces atsaka. Mēs tajā situācijā bijām. Mēs sadarbībā ar pašvaldības policiju tikām nonākuši tik tālu, kad tos dzīvniekus policija atbrauks un ar ķērājiem viņus tā kā aizvedīs uz patvērsmi. Un tajā brīdī topošie esošie mantinieki bija nolikuši ceļam priekšā, lai neviens tur vairs netiek. Tos grodus? Jā, tos grodus. Atbrauc pašvaldības policiju, ar to arī viss beidzās, saimnieki tika informēti. Par saimnieci tiek uzskatīta mirušās kundzes mazmeita, īpašuma potenciālā mantiniece Linda. Viņa negrib tikt atpazīta, taču ļauj atstāstīt savu telefoniski pausto viedokli. Viņa kopā ar māsu meklējuši sunim citus saimniekus, bet tad suns aizbēdzis. Esot maksājusi kādam kaimiņam, kurš nācis un dzīvniekus barojas. Par neapskaužamajiem apstākļiem, kādos dzīvnieki mitinās, vien noteica, ka radījusi tādu mājvietu, kādu spējas atļauties. Viņa arī pārmet kaimiņiem, kuri dzīvniekus baro, ka tie atļāvušies ieiet privāti īpašumā. Tikmēr saņemam informāciju, ka pēc sunītes ieradušies Smiltenes pašvaldības policisti. Viņi saņēmuši vairākas sūdzības par klaidoni. Bija jāatbrauc 4. studijai, lai suns beidzot nonāktu drošībā. Suns atnāca ar ķēdi ap kaklu, kas sasaistīta ar karabīni. Un tā karabīne ar to visu ķēdi bija iēdusies tajā kaklā. Iesēdusies. Un tas, laikam, lai sunim būtu lielākas ciešanas un sāpes, vēl pa virsu uzlika siksna. Citu iemeslu es nezinu, kāpēc tā jādara. Tā kā tas tā apzināti, man tā liekas. Bet tā viņa iet uz kontaktu, no sākuma bailīga, bet tagad viņa jau, var teikt, mūs mīl. Gaida mūs, ķepu dod. Patvērsmē sunītu novērtējis kinologs un secinājis, ka Lota piedzīvojusi nežēlību no cilvēka puses. Tik sistas sunis sen neesmu redzējis, jo viņa tad, kad viņai jau pieskarās, viņai pilnīgi visi muskuļi saspringst, jo viņai ļoti bail. Labā ziņa ir tā, ka patvērsmē jau pieteicies cilvēks, kurš būtu gatavs parūpēties par Loti. Smiltenes pašvaldības policija uzsākusi administratīvo lietu pret mantiniekiem, kuri suni nepieskatīja un ļāva tam klaiņot. Izrādās, ka viņiem jau sākotnēji bija tiesības no dzīvniekiem atteikties. Tiesa gan pašiem bija jāsameklē arī citas mājas vai jānogādā dzīvnieku patvērsmē. Mēs nevaram piespiest cilvēku, teiksim, alerģisku cilvēkiem, kuram nepatīk, pieņemsim tie paši zirgi, jā. Mēs nevaram piespiest cilvēku, kuram nepatīk zirgi, par viņu rūpēties. Viņš nerūpēsies par viņu, tas ir skaidrs. Pēc cilvēka nāves, diemžēl, radinieki solījumi par lolojumu dzīvnieku aprūpi var aizmirsties. Par vecgaiļos palikušajiem kaķiem ir informēti apkaimes pašvaldības policisti un patvērsmju darbinieki. Sola parūpēties arī mantiniece Linda. Inese Supīgors, Stāsts, 4. studija.